durvis aizslēgt. Es tik vēl par tiem autogrāfiem iedomājos. Neuzgāzē, šeit nākamais paprasīt, un uzgāzē, meitenes uzgāzē. Tad varēs dzirdēt, kā tad tās... Te nevar gāzēt, jo sakās destikāti. Nē, nu ne jau tā, kā lai sajūgu vaļā un aizbrauc ar visu destikāti. Es domāju, tā. Šitā te, jā. Un šitās kā īsts rallija dampis, nē. Jau viens tur paspašo tagad šito mikrofonu. Ir. Normāli, bet šitā smaržo visu daudz. Ceru, ka man nebūs kamerējuši. Ar aplausiem pavadām Rosbergu trasē, lai veicām šiem. Rosbergs ir gatavs, viņam ir autori labi sagatavot uz maksimīgi gatavs. Nākamā iekavās uz starta, un tie ir neviens Kaunijas E4 klases. Es redzu, ka mēnesis arī ieskrūs, beidzās tā atcīmties ar citu mieļus, labajāt. Lietus vairs nelīdz! Un nelīdz arī! Nelīdz arī! Lai tas lietus paliek tur no kurienes viņš ir nācis. Nu, ko mums paliks? Anis teikšās mēnesis Virkals startā! Pēc pagājušā gada uzvaras Vitautas ir ļoti satraukts šeit atrasties, vai šeit jāiz arī šogad vinnēšu to čempionu kausais pērku dzīvokli Talsos. Jūs dzirdējāt? Iespējams, Vitautas šeit būs tieši jūsu kaimiņš! Tad nākamā ekipāža uz starta vēl viena iesaka, ka viņam ļoti šeit patīk, viņš ir braucis šeit, un tātad viņam ir kaut kāda pieredze, bet viņš ir ļoti priecīgs šeit būt un redzēt visus jūs arī, dārgie skatītāji, tieši jūs! Wow! Tieši sejā! Ko mēs tājotiem benzīkālā Viņš teica, ka viņš centīsies sacensties ar pilnīgi visiem ielīdzīt, un viņam nav svarīgi, lai pārsteigts tikai Igaunijas, lai visi skolā. Tieši tā. Nu, ko, tagad uz starta vēl viens no 6. Saremontējam MacGyveri. Jānis saka, ka tā ātrumā var apčipināt un iet, un cerams, ka izturēs līdz finišam, un cerams, ka Jānis parādīs labu sniegumu trasē. Как ты себя чувствуешь перед стартом ралли-трассы? Как машина в этих краях выдержит нагрузку? Машина должна выдержать, главное, чтобы люди выдержали. Ну, то есть вы сами что выдержите? Самое слабое звено. Как в ралли-трассе тренировались много? Beigās sportistiem ir jātēmē augstāk, un to arī viņiem novēlam, bet nākamie uz starta. Es teikšu tā, ar tādu ir kārtīgu rallija klasiku. Audi Coupé Quattro automobīli, Klaus Grimze un Jānis Keterliņš. Šitam automobīlim ir ļoti laba skaņa. Nu, ko, prieks redzēt jūsu startu, kā jums pašiem arī prieks? Protams, prieks. Redz, ka smaids līdz ģimim, gan tev, gan Sturmanim, kā mašīna, kā trase? Mašīna ok, un trase arī patīk. Cik ātri šogad ir rallija tās trase? Pietiekoši, būs pietiekoši. Lai veicās jums! Jaunumi. Oskar, tu kaut ko pazaudē. Ko es ieguvu?
Es varu pastāstīt, ka Švedas ir finišējis 5. vietā. Igauņu ekipāžu Haus Joster ir 6. Es vēl nezināju. Ko viņš teica pastāst arī? Es viņam teicu labdien, un tad es teicu daudz laimes. Ar domu, lai veicās. Ļoti labi, Iestor, paldies tev par šo ekskluzīvo interviju. Un viss bija labi, es vēl parsībā viss ir labi. Galvenais, ka tas, ka tu saprati, ko tu viņam prasa, tas ir pats svarīgākais. Tad tā nākamajos startums ir Igauņu ekipāža ar BMW markas aizkurs 5 automobīli. Tad citu Vorobjovs tagad ar vienu brauc ar... Jā, Vorobjovs Kalimūžai mazliet izklaidējās no tā neko iebrauc 3. vai 4. man šķiet ar BMW. Bet uz startu mums Prīt Koiku un Uku Heltnā no Igaunijas. Hello, how are you doing today? Very good. How is the car? Car? Yeah, very fine. Very good. Do you like Tulsi roads? First time in here. How do you like them? Very fast stages. Very fast stages. Going flat out? We are trying. Good luck with that. Nu, kā aizmukus 5 atmoju, protams, tā kā savādāk braukt nav iespējams, kā gāzi grīdā un riktīgā šķērē, kā saka. Pirmā reize ekipāžai Talsu rallijā. Varu